Startkājas. Šodien es stāstīšu ļoti jautrus stāstījumus par sēnēm. Bet šodien es stāstīšu par to, cik viņas ir svarīgs mūsu ikdienišķajā dzīvē, nevis dabā. Nu jā, mēs jau zinām, sēnes sadala organismus. Ļoti forši, viņas ir superīgas. Bet ir lietas, kas mums ikdienišķajā dzīvē palīdz vēl vairāk. Pārtika? Yes, please. Baravikas, gailenes, trifeles. Es mīlu sēnes. Sēņu mērce. Vairākas sēnes, piemēram, šitaki ir ļoti labs alternatīvas gaļai, vegāniskā opcija, jo tās satur ļoti daudz olbaltumvielas, tāpat kā gaļa. Arī ārstniecībā tās ļoti nodara, jo sēnes satur ļoti daudz antioksidantus, kas ļoti labi palīdz pret imūnsistēmu. Pāz. Uzlabot imūnsistēmu. Dažas sēnes arī satur vielas, kas palīdz cīnīties pret ļaundabīgiem audzējiem. Un no sēnēm arī taisa videi draudzīgu iepakojumu, kad sūta paciņas, viņas iepako sēnēs. Ļoti interesanti. Uzbeig, viņš ir teorētiski ēdams, bet no I wouldn't try. Un sēnes var arī aizstāt ādu. Tā kā modē. Iedomājies, staigā apkārt ar ādas jaku. Kuras nopirka? Es uztaisīju no sēnēm. What? Var uztaisīt arī papīru no sēnēm, taisa tinti no sēnēm. Sēnes ir superīgas. Es par pilnībā visu. Tā kā sēnes nav tikai kaut kas, ko liek uz pīcis. Lai gan, kurš liek uz pīcis sēnes? Tas ir fantastisks. Viņas māk tik daudz lietas. Es arī tā gribētu. Wait. Nebūtu maize bez sēnēm, nebūtu arī antibiotikas bez sēnēm. Tā kā Marvel, ja jums beidzās filmīties, you can be. Sēnes superīgas. Noteikti domāju par tām daudz. Es gaidu, ka es jūs redzēšu ādas jakas, kuras taisīs no sēnēm. Tas būtu bombastic. Tā kā Louis Vuitton, jūs kavējat mazliet, ja? Tā ir jaunākā modas lieta. Tiekamies nākamreiz. Tā!